Es domāju, Latvijā neatradīsies neviens sev cienošs autoinženieris, kurš nebūtu dzirdējis, jeb labākā gadījumā piedalījies slavenajos Tehniskās universitātes autoinženieru ekorallijos. Es domāju, ka spožākais šīs darbības priekšnesums bija vēl padomu laikos, brauciens uz Maskavu, Žigulī ar vienu bāku. Kas, Šnepa kungs, ir mainījies kopš tā laika? Vai šis tagad ir palicis tomēr kā mācību process vai vairāk kā izklaide? Nē, es domāju, ka pamatā mācību process un arī izklaide klāt, lai būtu interesantāk. Un tos rezultātus, ja gribat zināt, to redzēsim. Ja? Protams, salīdzinot ar padomju laikiem ir problēmas, jo mēs nevaram vairs tik precīzi nomērīt patērēto degvielas daudzumu. Ja braucot kaut vai uz Maskavu, tur nobraucot to lielo gabalu nomērījām, teiksim, ar mililitra precizitāti, tad pie pašreizējās sistēmas tā kā, to mēs darīt nevaram. Toreiz tika karināti logā menzūras. Pēc kandiņas tika liktas, tad, ja bija īsāki ceļa gabali. Bet braucot uz Maskavu, tika izpumpēta visa degviela no tvertnes ārā, ieliec noteikti degvielas daudzumus, un otrā galā atkal izpumpēts ārā. Tagad, kā saka, mēs lejam līdz lūpai un no tā izdarām secinājumu. Un aizbraukšana līdz apmēram 250 km nobraucot, aizbrauksim Ventspilī un pieliesim atkal, kā saka, līdz lūpai, jā? Un tā secināsim, cik cilvēks ir motērējis. Uz ko tad mēs te trenējam iemaņas un trenējam smadzenes? Kādi ir noteikumi šajā rallijā? Rallija kā rallija, jā. Jāiztur kustības režīms, viņam kontrola punktā jānonāk pēc noteikta laika, jā? Un kā viņš brauc, tā viņa darīšana. Un ar minimālo degvielas daudzumu. Un ja kaut kas, tur par tiem laikiem noies česam? Tad ir smagi sodi, jo par katru apsteigto nokavētu minūti pieskaita puslitra degvielas. Vidējais ātrums kāds ir? Pa visu trasi 60 km/h. Pa ceļām vērojot ekorallija dalībniekus, šutur viņus apdzenot, sagaidot, skatījāmies, ka principā tā pārvietošanās ātrums tie 60 km/h gala rezultātā ir izvērsuši. Tā vairāk gan kaut kur tā uz acis vismaz, un pēc apziņas kaut kur 80 jau jābrauc, lai tos 60 vidēji izturētu. Protams, lai izturētu 60, tas ir 70-80 ir jābrauc. Bet ja viņš arī, ja ikdienā piedomātu, varētu panākt kaut kādu vidējo, varbūt 70, un arī ļoti samazināt degvielas patēriņu. Vai tika jauniešiem dot kaut kādu iepriekšēju informāciju, kaut kādu norādījumu, vai tās ekonomēšanas paņēmieni viņiem bija jāizdomā pašiem? Nē, viņiem ir pietiekoši daudz runāts. Nodarbībās, laboratorijas darbā? Jā, vienkārši tiek runāts, un šeit ir vienkārši bija iespēja reāli pārbaudīt dzīvēs, kurais ir spējīgs. Iejaukšanās šajos standarta automobīļos tehniski iepriekš diez vai ir notikusi? Ko mēs saucam par tehnisku iejaukšanos? Es domāju, ka viņi ir sakopuši tos autiņus, vismaz daļa no studentiem to ir izdarījuši. Un tas jau tas viena no tām lietām, ko vajadzēja arī panākt. Nākamā lieta, ko mums vajadzēja panākt? Lai studenti vienkārši padomā par to, kas ir noticis, jo viņiem šāds pasākums tieši šī vecuma studentiem iepriekš īsti nav bijuši, jo tādi lielie pasākumi mums bija vairākus gadus atpakaļ. Un viņiem tā ir tāda pirmā padomāšana manā saprašanā. Kā jau varēja sagaidīt, labākie rezultāti ir automobiļiem ar dīzeļmotoru. No 2,7 līdz 4 litriem iekļaujušies visi dalībnieki, kas brauc ar automobiļiem ar dīzeļmotoru. 4 litriem uz 100 km. Un benzīna automobiļi nedaudz zem 4 litriem līdz 5 lielākā daļa, un viens ir tuvu pie 7. Droši vien ne īpaši domāju par pasākumu kā tādu. Šie cilvēki pašreiz, pēc ilgāka laika perioda ņem dalību un nav izstrādājuši taktiku, kā īsti vajag braukt. Ja piedomāt pie tā, tie cipari būtu daudzkārt labāki. Benzīnieki kādi ir pārspējuši jūsu personālo un Dambi Andra personālos rekordus? Nav, nē. Šoreiz vēl nav. Šoreiz nav. Nē, tas ir arī vajadzīgs, ja par piemēru, tā kā sāku organizēt tos ekomaršus 85. gadā, es domāju, sākumā bija, iesāka cilvēki no kaut kādiem 5,5 litriem, tie rādītāji, pirmā maršā bija 5,5 un bija 15 litri. Tie, kur cilvēki uzskata, ka māk braukt. Un pēc tam tie cipari vienkārši gāja uz leju. Ar katru sacensību vienkārši cilvēki piedomā, kā darīt un sasniedz rezultātu. Tagad tā pilnīgi liekot rokas sēdz. Vai šitien tā ekoloģiskā braukšana, dabiski tas ir skaisti. Mēs mazāk tērējam degvielu, mazāk piecūkājam apkārtējo dabu, bet vai viņi reāli pielietojam mūsu straujajā ikdienā?
tā tīrā veidā. Vai gadījumā no tās ekobraucienas mēs varam pasmelties ikdienā tikai dažus elementus, saprast, kur pateicoties reliefam un svaram dabūt inerciju un kaut ko tādu varbūt? Mēs sakot noteikti. Tāda ir jebkuram cilvēkam, vismaz jaunajiem studentiem, es cenšos iemācīt. Jebkuram braucējam vajadzētu mācīt gan noturēties uz ceļa, sportisko braukšanu, gan ekonomisko, ekoloģisko. Ja? Un reālā braukšana pa vidu.